Gustava Graša varonis, nu pat augstskolu beidzis ārsts Gustavs Grasis. Pēc diploma iegūšanas viņš apmeties uz dzīvi kādā Latgales pilsētiņā. Šo izvēli bija noteikusi cerība, ka viņš būs ārpus konkurences, jo citu ārstu tur nebija. Visbiežākā un uzticamākā Graša pacienti bija Betijas Jaunkundze. Viņai ar vienu kaut kur kaut kas sāpēja. Tādās reizēs viņa ienāca Graša kabinetā, pati noslēdza aiz sevis durvis un bez kādas liekas tielēšanās izģērbās, rādīdama ārstam viskaunīgākās vietas un teikdama, ka tur vai nu durot, vai šaudoties dažādas sāpes. Tomēr Grašas sirds piederēja jaunākai māsai Elzai, un, kad izrādījās, ka arī Elza viņu visu laiku slepenībā mīlējusi un ar dedzīgiem skūpstiem to nešaubīgi apliecināja, tad Grasis uz tā paša vecā dīvāna, kur bija ārstējis Betijai kāju, ar Elzu vairāk kārt izdarīja to, ko viņš vēl nekad ne ar vienu sievieti nebija darījis. Tā nu māsām sākās konkurence. Citādi tās savā dzīvē satika ļoti labi un augstajā ziemas naktīs gulēja abas vienā gultā. Kādu dienu, kad Bērziņš bija aizbraucis uz Rīgu iepirkties, mājā palika tikai abas māsas un Grasis. Tagad trietā viņi jutās daudz tuvāki un intīmāki. Vakarā, kad Grasis jau sen bija izģērbies un apgūlies, viņš dzirdēja, ka abas māsas pa gultu smēja un sāka vienā balsī saukt viņu, jo viņām esot augsti. Grasis šim aicinājumam paklausīja, jo viņa līgava Elza gulēja iekšpalā. Gultā ieticis, viņš tūlīt to apskāva un tikai ar mokām sevi atturēja no tālākā. Bet tad notika tas, ko Grasis nekad nebija varējis paredzēt. Betija ar savām vingrajām rokām apskāva viņu, apgrieza ar priekšu uz savu pusi un piespieda sevi mīlēt pati bez gala aizraudamās, kniebdama viņam sānos un pat vaigu sāpīgi pārkosdama. Grasis bija spiests padoties savam liktenim, un Betija viņu mocīja līdz rītam, kaut gan Elza visu nakti bija nemierīga un nomodā.